Sveiki tauta. Šeit atkal mēs turpināšu jūs apmācīt uz Camtasia Studio 6. Tagad jau drīzāk aptuveni jau parādījums, kā sākt strādāt ar viņu, kā sākt veidot pamācības. Tagad jau mēs vēl sīkāk ķersimies klāt video pamācības apstrādei. Izmantosim šo te callouts. Tagad redziet, šeit ir Ask me, show me, finish. Uzspiežam uz šo krustiņu. Šeit parādās visādi atribūti. Kas šeit ir? Reku parādās tāda bultiņa, jā. Tas nozīmē to, ka uz šitās bultiņas šeit jūs varat uzrakstīt tekstu, ja negribat runāt, piemēram, jā. Bet vai mikrofona jums nav. Tad varat šeit tekstu, piemēram, uzrakstīt, kas ir turpmāk jādara. Piemēram, Ctrl plus, piemēram, Y, jā. Šeit viss viņš parādās sekojoši. Šeit varat arī izvēlēties, ja jums vajag, piemēram, šeit viņu parādīt, jā. Šitā var viņu bīdīt, nolikt savā vietā, kur vajadzīgs ir. Šādi var izmērus, tāpat kā ar Zoom, kad bija. Un šeit jūs varat pagriezt viņu tā, kā jums nepieciešams. Šitien te ir tas jādara, vai vēl kaut kas, jā. Tālāk šeit atribūti visādā veidā kaut kur var, jā. Piemēram, šādi var izvēlēties, kāds jums labāk patīk. Kaut kā tam līdzīgi, jā. Nota, bet zīme paņemt. Tā, šeit, šajā fill color, tas ir background krāsa, melna, vai uzliksim zaļu. Tā, šeit border color, tas ir rāmja krāsa, melnu uzliksim, ok. Melna, tā kā jums parādīsies uz ekrāna viņš fill out. Es šitos visus neizmantoju šeit. Style 3 plane 3D efekti, jā. Smoke efekti. Šitien var izmēru, bet izmēru jūs vieglāk varat izdarīt šeit, piemēram. Jā. Tas tā kā arī, un lai apstiprinātu viņu, jāspiedz finish, kā parasti, jā. Tad reku parādās apakšā šitāds te, un jūs tad viņu varat nolikt tajā vietā, kur jūs viņu gribat, jā, kur jums arī paredzēts tā vieta, jā. Paldies, ka skatījāties, un apmeklējiet manu mājaslapu.